priča par to, ka nekad nedrīkst apstāties. Kādā nabadzīgā ciemā piedzima zēns. Viņš vadīja savas dienas mehāniski, monotoni, bez kādas īpašas jēgas, tieši tāpat kā pārējie visi šī ciema iedzīvotāji. Viņam nebija nekāda priekšstata par to, ko darīt ar savu dzīvi. Reiz, kādā brīnišķīgā naktī, viņš sapnī ieraudzīja jūru. Neviens no ciema iedzīvotājiem nekad nebija redzējuši jūru, un tāpēc viņi nevarēja apstiprināt to, ka kaut kur eksistē šāds bezgalīgs ūdens klājums. Kad jauneklis paziņoja, ka gatavojas doties sapnī redzētās jūras meklējumos, visi nodomāja, ka jauneklis nav pie pilna prāta un sauca viņu par dīvaini. Bet neskatoties ne uz ko, jaunietis devās ceļā. Viņš ceļoja ilgi un reiz nonāca pie krustcelēm. Šajās krustcelēs viņš izvēlējās ceļu, kurš veda taisni, un pēc dažām dienām nonāca ciemā, kura iedzīvotāji dzīvoja mierīgu, pārtikušu dzīvi. Kad jaunietis pateica, ka viņš ceļo, lai atrastu jūru, ciema iedzīvotāji sāka viņu pārliecināt, ka tā taču ir tāda tukša laika izšķērdēšana, un labāk būs, ja jaunietis paliks šajā pat ciemā un dzīvos ar viņiem kopā tikpat laimīgi un pārticīgi. Vairākus gadus jaunietis palika šai ciemā, dzīvoja šeit, tā tiešām bija pārticīga dzīve, bet reiz sapnī viņš atkal ieraudzīja jūru. Jaunietis atcerējās par savu nepiepildīto sapni un nolēma atkal doties ceļā. Atvadījies no ciema iedzīvotājiem, viņš atgriezās krustcelēs. Šoreiz viņš devās citā virzienā. Gāja viņš ilgi, līdz nokļuva lielā pilsētā. Jaunietis sajūsminājās par pilsētas varenību, krāšņumu, košumu, nolēma palikt šajā pilsētā. Mācījās, strādāja, priecājās, izklaidējās un ar laiku pavisam aizmirst par savu ceļojumu mērķi. Pēc vairākiem gadiem viņš atkal sapnī ieraudzīja jūru un nodomāja, ja nepiepildīs savu jaunības sapni, tad dzīve būs nodzīvota velti. Mūsu varonis atkal atgriezās krustcelēs. Šoreiz viņš izvēlējās trešo ceļu. Šis ceļš aizveda viņu uz mežu. Nelielā meža klajumā vīrietis ieraudzīja nelielu mājiņu, tajā dzīvoja jau pieredzējusi, bet vēl joprojām skaista un brīnišķīga sieviete. Kad vīrietis piegāja pie mājiņas, sieviete izkārt tikko izmazgāto veļu, viņi sasveicinājās, sāka runāties, un sieviete piedāvāja viņam palikt šeit dzīvot, jo sievietes vīrs bija aizgājis karā, no kura nebija atgriezies. Vīrietis piekrita. Viņi nodzīvoja daudzus laimīgus gadus, izaudzināja brīnišķīgus bērnus, bet reiz atkal jau mūsu varonis, kurš nu jau bija kļuvis par sirmu vīru, sapnī ieraudzīja jūru. Viņš atstāja visu, ar ko bija saistīts šos daudzos gadus, atgriezās krustcelēs un devās pa pēdējo atlikušo ceļu. Ceļš bija stāvs, akmeņains, grūts. Vīrietim iet pa šo ceļu bija smagi, un viņš jau sāka bažīties, ka drīz zaudēs visus savus spēkus. Nonākot pie kāda liela kalna, Sirmgalvs nolēma uzkāpt tajā, cerot, ka izdosies vismaz kaut kur pie horizonta tālumā ieraudzīt sapņu jūru. Pēc ilgāka laika, kad spēki jau sāka izzust, viņš nonāca kalnu virsotnē. Sirmgalvs ieraudzīja milzīgas tālas, brīnišķīgas ainavas un tās krustceles, pie kurām viņš vairāk kārt jau veica izvēles. Viņš ieraudzīja to ciemu, kur iedzīvotāji dzīvoja labklājīgu, laimīgu dzīvi. Viņš ieraudzīja lielo brīnišķīgo pilsētu. Viņš ieraudzīja tās sievietes mājiņu, ar kuru viņš kopā bija pavadījis brīnišķīgu laiku, un tālumā pie horizonta Sirmgalvs ieraudzīja zilu, bezgalīgu, brīnišķīgu jūru. Un pirms apstājās viņa nogurusīs sirds, sajūsminātais Sirmgalvs caur nožēlas asarām pamanīja, ka visi tie ceļi, pa kuriem viņš gāja, ved uz jūru. Tikai nevienu no šiem ceļiem viņš nenogāja līdz galam.